Jo es esmu dzirdējis ārkārtīgi daudz stāstus, ka ja cilvēks pats elektroniski piesakās un pat aizsūta kaut kādu biznesa plānu, varbūt nekādu, bet ļoti konkrētu, ka tas atteikuma bizness, tie iemesli ļoti dažādi, protams, bet tas ir ļoti liels tas procents. Tas, ka viņi paši cilvēks vienkārši nezin, kā pareizi sagatavoties. Ja, piemēram, Latvijas Investīciju attīstības aģentūra vai Lauku atbalsta dienests, kas ir granta programmas. Grants savukārt ir nauda, ko piešķir, un tad cilvēkam uzņēmējiem tā nav jāatgriež. Bet, lai šo naudu dabūtu, šo atbalstu, tur jāpiesakās konkursā, jāatbilst visiem nosacījumiem, un vēl ir jātiek pie tā apstiprinājuma. Tad Altuma tomēr tie ir aizdevumi, un aizdevums ir jāatgriež. Pat pie tā, ka tur ir ļoti zemes procentu likmes, aizdevums ir jāatgriež. Tāpēc Altuma vērtē biznesa potenciālu, vērtē tādu kā biznesa plānu, gan komandu, gan produkts, gan produktu market fit, kā to Latvijas pēdējā, vai uzņēmējs saprot naudas plūsmu, spēj plānot. Kaut kā tam līdzīgi. Lūk, jā, tā kā tur būtībā ir jāspēj noprezentēt savus biznesa plāns. Mūsdienās gan nav vairs jāiesniedz biznesa plāns tādā dokumentārā formā, izdrukātā, jā, tas viss notiek online, tā kā aizpildot dažādas formas, bet būtībā tie biznesa modeļa vai biznesa plāna jautājumi tur tiek izskatīti. Un ja uzņēmējs nespēja pārliecināt aizdevēju par to, ka tur viss būs kārtībā, ka viņš zina, ko dara, viņš zina, kā to izdarīt, un viņš zina, kā viņš naudu spēs atgriezt, tad Altumam ir tiesības neapstiprināt aizdevumu. Bet tieši tāpēc esam mēs un līdzīgie kā man, kas saprot. Un bieži vien man ir tā, ka klients atnāk un viņš saka, Klau, palīdzēs piesaistīt, es apskatos un es saku, bet tev diez vai tā sanāks. Bet, ja tu izdarīsi to un to un to, tad varbūt pēc 3 mēnešiem ejam vēlreiz un tad būs daudz spēcīgāks pozīcija.